šodien dodamies uz Dailes teātri ciemos pie aktrisēm. Nu, labdien! Labdien! Kūku meistars! Jā, pie jums ciemos. Skaisti. Pie tevis ar ārprātīgām tortēm un ar ārprātīgām dāvanām. Nu, reku mans drellis, nodītais. Drellis. Meitenes mīļās, paskatieties, šitas drellis. Šī ir svaigā siera kūka ar dzērvenītēm, lai jums arī mazliet sārtumiņš un veselība. Un es saku, manis kūkas uz gurniem nepaliek. Tās pat aiznoiet uz sirdi. Mums tas nedraud, Lidiju. Mums tas nedraud. Mēs esam visu mūžu vienos izmēros. Jā, es jums došu kūku, lai jums skaista diena, salda un garda. Un, mēs priecājamies, un jūs varbūt varētu pastāstīt par saviem koncertiem, kas ir plānoti tagad pa Latviju vai tuvākajā brīdī. Nu jau iet uz otru galu, jo man jau 1. martā paliek 86, tātad es esmu gada garumā izstiepus to jubileju, kas aizsākās 1. martā. Tā kā mēs gandarītas bez gala, jo tur ir tik daudz mīļuma un pie tādām stāvu ovācijām un pārpildītām zālēm. Jums varbūt arī pašai, Olga, ir kāda mīļākā loma kaut kāda filmā vai teātrī, kas ir tāda sirdī vistuvāk? Viss jau ir ceļš. Es tā nevaru teikt, jo mēs esam tāda pieticīga paudze un tāda pēckara paudze, kas lepojas ar savu studiju, ar mūsu kolēģi ir uzrakstījis arī Silvija Geikina grāmatu par mums pēdējie romantiķi mēs esam, un neviel velti mēs adām un esam piedzīvojuši dažādus laikus, nabadzību, pēckara periodu, badu. Tā kā mēs zinām, mēs varam izdzīvot jebkuros laikos. Ko jūs novēlētu skatītājiem, kas nāk uz teātri, jo tās izrādes šobrīd ir dažādas? Manuprāt, ir jāmāca domāt. Domāt. Protams, arī, kā mēs dzirdam skolā, šis materiāls tieši latviešu valoda, un viņi jau vairs nemaz, tās stundas ir daudz mazāk nekā tas bija, tad, kad mēs mācījāmies. Jā. Latviešu valodai bija atvēlēts... Kurai skoliņā mēs tagad, pat bijām tajā... Patnī bijām, un viņi bija jaunieši, nāca klāt, un bija... Viņi šodien tā vairs nerunā. Kā jūs izsakāties ar salīdzinājumiem, ar savelkot kopā visu to laikmetu, pēc ka mūsu runas pedagogi mūs mācīja raidīt šo vārdu, kādam konkrēti, kādam, lai viņš saprot, lai viņš sāk domāt. Un redzēt arī visus. Un redzēt, iztēlēt to bildi. Katram taču ir sava bilda apakšā. Katrs no savas pieredzes. Tikai ar savām sajūtām. Es taču varu mīlēt tikai tā, kā es protu mīlēt. Tā kā es zinu savus sāpes. Tā kā es sajūtu. Es jau varu ielikt tikai to personisko pieredzi. Tas ir ārkārtīgi jauki, tas patiešām ir jauki. Un arī tas vārds, viņš jau, tā jau ir enerģija. Tā ir enerģija, kuru es raidu. Tie ir priekšstati, kurus es raidu, vai ne? Un, protams, jēgu. Paldies jums, dāmas, mums jau Paldies! Paldies!